Jā, jau otro gadu improvizācijas teātra sezona Latvijā tiks noslēgta ar vienu lielu izrādi, kurā kopā uzstājas pilnīgi visi improvizācijas teātri, kas ikdienā darbojas neatkarīgi. Par kopizrādi beidzam kopā un to, vai ar tās palīdzību izdosies norakt konkurences cirvi, sarunāsimies ar improvizatoriem Jānis Kuteli un Kasparu Breidaku. Labrīt! 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 Vai tādā jautrā žanrā kā improvizācijas teātris ir kara cirvis, konkurences kara cirvis? Katram savs, ja? Un katru gadu mēs viņu mēģinām aprakt ar vien dziļāk un dziļāk. Un pagājuši gadu mēs to darījām pirmo reizi, un tad mēs viņu ierakām it kā, simboliski. Apbērām ap smiltiņām un tā, un šogad mēs viņu rokam ar vien dziļāk un dziļāk. Jo mēs jau pilnīgi dzeram no vienas krūzītes. Jau pilnīgi tā. Es skatos tajā joslā visu laiku, mēģinu ieraudzīt, vai kas ir atnācis. Jo pagājušais bija Dainis Kutelis. Jā. Tāpēc es gribu tagad precizēt, vai kurš ir. Jo, ja atkal ir Dainis, tad man ir jādzied kaut kas visdrīzāk. Kā ir ar sezonu? Kāda bija? Super! Wow. Piedod, es tev... Nē. Es tev pārtraucu. Jā, man bija super. Jā, man bija labai. Jā, mums bija ļoti aktīva sezona. Mēs pat katru nedēļu, un bija vairāk cilvēku, kas nāca skatīties. Un mēs bijām rītīgi priecīgi, jā. Un tagad bet tā sezona ir cauri, un par to es vēl priecīgāks, jo rītīgi piegriezās vienā brīdī. Vienā brīdī ir pa daudz. Jā. Bet bija ļoti skaisti, bija forši. Daži mēs bijām Vācijā, mēs bijām Dānijā, mēs bijām Francijā. Uz visādiem festivāliem braucām rādīt, ko mēs protam. Un pirmo gadu bija tā, ka jau vairs ne tikai kā studenti, bet jau braucām mācīt viņus. Līdz ar to viss mainās. Iedomājieties, nākamreiz, kad mēs atnāksim pie jums vispār jau. Kas būs? Ārprāt. Nav vispār variantu. Mums jau būs jāklanās jau nāk. Improvizācijas teātris šaujas debesī attīstība, ja? Jā, šausmīgi ļoti strauji. Jā, un mēs pat gribētu lūgt, varbūt piebremzēt. Jā, mani biedējuši šis attīstības ātrums, es nezinu. Mēs netiekam galā. Teātri ir pilni. Tie, kas varbūt šobrīd domā, hei, es gribu improvizēt. Vēl nē. Kas ir tas, kas nobesīja par to sezonu? Tie skatītāji vai visu laiku tā kā kaut ko mēģināt izdomāt, kas citiem patiks? Tā nauda. Šausmīgi daudz naudas. Jā, mēs nevaram. Jo pārsvarā, tur skaidrā tas apgrozījums viss notiek, un mums vienkārši jānes uz banku, uz bankomātiem visu laiku. Tagad pavasarī, teiksim, ir vieglāk, ja tur iemet ķerrā un aizstum, bet ziemā neslīd un augsts ir. Un tā nauda jau, viņi nelokās iekšā tai bankomātā augstumā. Jā. Un ja jūs strādājat kādā valsts iestādē, necentieties, šodien mēs 6 numurus necelsim. Nē, tas, kas varbūt apnīk, varbūt vienā brīdī apnīk, vienkārši nekas neapnīk, vienkārši jāturpina. Nē, daudz darba, kā kuram, es nezinu, tāpēc es to teicu par sevi vairāk, ka man bija tāda sajūta, es nezinu, kā Kaspar. Man nav darba. Parunāsim mazliet, Kaspar, par tām meistarklasēm. Ko tu tur gribēji iemācīt citiem? Jā, starp citu. Jā, Francijā, Strasbūrā es pasniedzu meistarklases, kas saucās Less Words, More Sense. Ko tas nozīmē? Paldies, ka pajautāji. Mazāk vārdu, vairāk jēgas. Jā, jo improvizācijas teātrī sevišķi starp jaunajiem aktieriem bieži ir tā, ka viņi viens otru apber ar nenormāli daudz tekstu, ar nenormāli daudz piedāvājumiem, un beigās mums nav neviena stāsta, bet visu laiku ir idejas. Wow, skaties, tur. Līdz ar to mēs vairāk strādājam pie tā, ka, hei, arī pilnīgi pietiek ar kaut kādiem, 3-4 vārdiem, lai iztaisītu foršu ainiņu, kurā ir stāsts un viss ir skaisti. Un bija ļoti labi. Gāja ļoti labi, jo novembrī tagad jābrauc uz Barcelonu un Münhenu, tā ka Eiropas durvis ir vaļā. Tas nozīmē, ka, man liekas, pēdējo daudzu gadu laikā tā ir kaut kāda tikai varbūt otrā, trešā reize, ja? Pēdējo 15 gadu laikā. Kāds no mūsējiem ir? Jā. Labi, vai ne? Tas ir ļoti labi. Man būs vairāk, ticiet man. Jo pasaule beidzot redz, ka mums ir humors. Un ļoti labs humors. Jāni, un par veco vīru pilī grāmata ir tapusi? Ļoti laba grāmata. Ko jūs sakat? Kā jūs zinat? Mēs vienam nestāstījām. Kas pateica? Mēs uzrakstījām Dainis, bet kaut kā jau gatavojam. Jā, forši mēs uzrakstījām. Mēs īstenībā rakstījām Ludziņu ar Jāni Balodi, ar dramaturgu. Par ko tā ir? Lūk, par Andri Bērziņu, kur mums bija paredzēts, ka viņam būs tāda solo izrāde, kur būs kāds aktieris, kurš tēlos Andri Bērziņu. Bet tas aktieris, kurš mums bija ieplānots, viņam bija daudzi darbi citi un, laikam, pārāk arī sarežģīti tas viss process. Un laika nebija, tāpēc lūgums nesanāca, bet tas materiāls jau bija uzrakstīts un mums atlika 2 varianti. Vai nu mēs tā ārā, vai nu pārtaisīja par kaut ko citu, mēs izvēlējāmies otru un salikām tādos jaukos stāstiņos. Ļoti īsti lasām vēl arī ātrs tāds pārskrējiens cauri prezidenta
spilgtākajiem tādiem brīžiem. Un ko mēs tur mēģinājām sameklēt, droši vien, ko viņš nevis tos notikumus pārstāstīt vēlreiz, jo tos mēs labi zinām, tie, kas sakoja līdzi, bet mums liekas viņš noskaidrot, kas ir tas, ko viņš tajā brīdī domā un kas notiek iekšā tajā cilvēkā. Man liekas, ka mums diezgan labi sanāca. Viņam pašam lasot bija jaunums. Es domāju, es ļoti ceru, ka... Viņš izlasīja? Es ļoti ceru, nē. Andris man nezvana vispār pēdējā laikā kaut kā. Tā, kamēr viņš vēl bija stabili prezidentūrā, viņš brīdim atskaitījās, tagad vairs nē. Būs vēl citas grāmatas? Pagaidām nezinu, jāpasās, kā ies uz šito, kā cilvēki skatās uz viņu, kā cilvēki vērtē. Jo es nezinu, kā pašam liekas baigrēcīgi. Un tad jāstāsta, ko citi. Nu, ja būs, tad nākamreiz mēs titrā ierakstīsim arī grāmatu autors. Jā, rakstnieks vai novelists es rakstītu. Labāk tā. Bet ir tiešām tā, ka pašam vienmēr liekas mazliet rēcīgāk nekā ir patiesībā. Nu, tā, ka liekas, vajadzēja smieties vairāk. Tu domā par tiem, kas... Izrādēs. Jā, izrādēs. Tādu joku pateicu. Tā nekad nav. Ne. Jo vismaz man, kamēr līdz manim tas viss pašam nonāk, tad jau viss mēs esam jau citā ainā, cits notikums, un es nespēju neko saprast. Līdz ar to tajā brīdī, kad tu esi tajā iekšā, tu to visu redzi mazliet citādāk. Un ir forši, kas smējās, un vairāk vai mazāk. Man personīgi nē. Es diezgan precīzi zinu, ka nebija smieklīgi. Jā. Nu, tādā ziņā. Bet tā, ka būtu baigi smieklīgi un kaut kas nav. Tur kaut kas vienkārši nebija līdz galam pareizi tādā ziņā. Cilvēki, man liekas, ļoti reti pārprot. Ir īpaši uz skatos notiekošo. Kas būs 2. un 3. jūnijā? Fantastisks vakars. Tiešām splendid palicis. Es tagad atcerējos, kāpēc mēs atnācām. Par dzīvi. Jā, uzstāsies 4 lielākie improvizācijas teātri Latvijā. Nosauksi? Rīgas improvizācijas teātris, Improvīns, Karaliskais un Spiediens. Jā. Bija kaut kādas domstarpības, kuram lielākā tāda, teiksim, nospiedošā loma tais izrādēs? Nav. Ne? Nu, Kā mēs esam sadalījuši mēs esam sadalījuši pa laikiem. Tur nevar nemaz pārvilkt. Jā, lai būtu viss palikt korekti. Nu jā, mēs visus sadalījām 4 grupiņās, katrā grupiņā pa vienam cilvēkam no cita teātra. Hops, 25 minūtes katram un aiziet. Tas pirmajā dienā. Un 2. dienā mēs spēlējam pa 2 no katra teātra, visi kopā, lielā dižkomandā. Jā, bet kas svarīgi, būs ļoti smieklīgi un forši. Kas ir... Jā, un mēs precīzi paši zinām, kad nav smieklīgi. Tā, ka, ja jums arī liekas, ka nav smieklīgi, mēs zinājām. Un jūs to redzēsiet. Labi, tagad tad kaut kādu īsās fokus lūdzu paraugu demonstrējumu notestēsim, vai mums ar Dāvi būs smieklīgi. Mēs jums varam palīdzēt, vai kaut kādu palīdzību. Jums nebūs. Mēs vēl turēsimies pretī tiem smiekliem. Es turos. Nu, turieties. Kas tagad jādara? Kas notiek? Mēs varam kaut ko kopā izdarīt. Jā, redzi, kā viņš salopā. Šodien starptautiskā Kopdiena. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena tuvojas prezidenta vēlēšanas, daudz visādu aktualitāšu. Jā. Es zinu, ka jūs vienmēr par kaut kādām aktuālām tēmām improvizējat. Nu, tā, lai visi saprot, par ko ir runa. Jā. Mēs tā darām. Mēs jums kaut kādu platformu varam dot. Mēs zinām, tur parasti jānosauc kaut kādi parametri un kaut kas tāds. Un tad jūs kaut ko... Tad jūs kaut ko varat arī uzimprovizēt. Pilnīgi taisnība. Jau tas ir sācies? Jā, tas ir notiek visu laiku. Beidzas, bērnu diena atnākusi. Jā. Tas ir fakts. Tas ir ļoti labs uzsvars mums. Jā, kas ar to jādara? Kas par? Tātad mums šobrīd ir jāimprovizē. Sorry. Šis laiks viņš neko nesaprot. Visu laiku bijām iestudētajā pasaulē. To izklāst uz galvu. Kaspars, man liekas, ka gribēja dziedāt par to dziesmu. Cik labi. Jā! Kas bija nosaukums vēlreiz? Es tiešām Eiroprezidentūra beidzas, starptautiskā bērnu aizsardzības diena klāt. Eiroprezidentūra beidzas. Un vēl prezidenta vēlēšanas tuvojas. Jā. Un, ja es nemaldos, tu gribēji dejot fonā, kamēr dziedu. Jā. Labais, kā mēs viens otru mīlam. Labi. Bet jūs, es varu palūgt jums ritmiņu? Jā. Restīvi, ka jūs... kaut kādu ritmiņu. Bumčiki, 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 Rīgas ielas atkal tukšas, viss skrien, kur vajaga, bērni uz ielām nestaigā, šodien tos mīl. Rīgas ielas atkal skaistas, prezidenti ir prom, bērni atkal iet uz skolu, un mammu apskāvienos dāvi. Breika daļa. Vai tev ir bērni?
Tev nav bērni? Dāvīd, jautājums bija, vai tev ir bērni? Super. Dās profesionāli. Re? Paldies, ka tu man liki dziedāt. Nu, redzi, cik forši. Mēs būtu varējuši kaut ko te Smieklīgi stāst. Man stāstu izstāstīt, ja? Un tas būtu stulbi bijis no rīta, zini. Kur nu tik agri kaut ko smieklīgi? Bet dziedāt. Kas pa hitu? Dāvīd, vai tev ir Dāvs neko redzēja, Dāvs ir ar bumčiku aizdāts. Jā, paldies liels, ka jūs atnācāt un tiešām vēlam labu veiksmi rīt un parīt. Un tad atpūsties no tās garās sezonas. Mēs tiekamies tur. Tiekamies. Jā.